Esiet sveicināti Latvijas televīzija, personas kods 1. aprīlis. Šodien droši vien tiks jokots uz nebēdu, un mēs, lai vismaz pasmaidītu, dosimies pie karikatūrista Ērika Oša. Sveicināti, Oša kungs, paldies par uzaicinājumu viesoties pie jums mājās. Lūdzu, laipni lūdzu. Mēs noteikti šodien runāsim par jūsu grāmatu, bet es sākšu tieši ar to, ko jūs rakstat par sevi. Nav diezgan cik viegls uzdevums rakstīt pašam par sevi. Viens tāds teikums, ko jūs sakat, cilvēks var būt arī salīdzināms ar māju, iekšā ir dzīvokļi, ārpusē fasāde. Vai šāds salīdzinājums jums vienmēr nodara? Nē, ko es domāju, tas ir jebkurā gadījumā. Ja no ārienes cilvēks ir tāds, kas viņam iekšā, to taču mēs nezinām. Un fasāde, cik es esmu novērojis, ļoti bieži neatbilst interjeram, kāds ir iekšā. Un te es pat pa sevi it kā, es tur mocīju to raksteņu kaut kā, varbūt tā samāklot iznāca, bet, es tā sāku domāt, kāds es no ārienes esmu droši vien pilnīgi savādāks cilvēkiem, un iekšā es jūtos citā tēlā. Es tā esmu šādu video ierakstos jau redzējis, vai dieviņi, tu lēns, nopietnas, tāds kungs, gan arī tāds vecis, velkās, teiksim tādu, bet iekšā jau varbūt esmu, kas saka, savādāks. Kāds? To ir grūti pateikt katram. Katrā ziņā, teiksim, tas ir labi, ka es sevi neredzu no malas vienmēr, jo tā ir it kā liela vilšanās, jo tas tēls, kurā es dzīvoju, tas ir savādāks. It kā jaunāks, tomēr kustīgāks un netik milzuma nopietns. Ja ir ļoti kaut kas nopietns vai ja kaut kas jādara, man nepatīk tā oficiālā gaisotne, un man tas apnīk, un es pēc kādu laiku viņu cenšos pats priekš sevi iepriecinot, atvieglināt no kaut kā tādā ironiskiem, teiksim, tādiem novērtējumiem, frāzītēm. Un pats es jūtos ļoti labi. Tie, kas man pazīst, tie, protams, reaģē attiecīgi, bet es iedomājos cilvēkam, kurš jau mani nepazīst, šitas viņa jaunāks gados, šitas te sirms tāds, un tagad viņš tā lēni kaut ko runā, jāklausās taču nopietni, viņš taču ir apmulst. Un viņš nespēlē man pretī. Un es esmu viens. Jūs savu laiku esat gribējis izvēlēties arhitektūru. Kāpēc neaizgājāt par šo ļoti nopietnu un stabilo ceļu? Nē, tas ir pēc vidusskolas beigšanas. Es, protams, būtu gājis uz Mākslas akadēmiju. Bet es jūtos nesagatavots. Un ko tad es iešu uz akadēmiju? Tas būtu viens, bet arī vecāki, tā teiksim, katrā ziņā bija par to, lai dēliņš mācās arhitektūru. Zīmēja jau arī arhitektūras fakultātē, bija tā zīmēšana, zīmēja tur, un tā es redzēju, ka tur nav ko baidīties. Tais laikos tas prasības bija daudz mazākas. Tad es aizgāju uz akadēmiju, un varētu teikt, tā kā mājās. Cilvēku ziņā, teiksim, viss tas kurs, visi tie biedri, tie bija, tā kā paši cilvēki. Tā. Nebija jau tie arhitekti slikti, bet kaut vai pirmā kursā tur nekā nav speciālās arhitektūras, nekā vēl nebija pēc tā laika programmā. Bet dažs jau sāka tā, kā saka arhitekti, drusku tādi, neteiksim elitāri, bet viņi tādi estēti. Daži dienu tā ir diezgan daudz tādi. Viņi sāka jau drusku stiloties jau tajā pirmā kursā, daži. Tad turpinot par to iekšu un āru, ko te zīmējat savās karikatūrās, tad iekšu vai āru? Ģeniāli būtu, ja varētu uzzīmēt tādu āru, redzams jau ārs, ka varētu to noprast arī to iekšu, bet tas, ziniet, grūti, tas ir grūti. Par āriem runājot, man tāda slikta īpašība ir būtībā, kad es cilvēks diezgan tā apskatu jau no jaunības gadiem, es viņus tā vēroju, kādi viņi izskatās pēc tā tipa un tā. Un tāpat, teiksim, es tā etniski arī skatos, kā atšķirās, teiksim, te mums visādas armijas ir bijuši iekšā, kā viņas atšķirās, teiksim, un kā tas ir, un, teiksim, kādas tas raksturīgās iezīmes. Un tas tā jau no sākta gala. Tā kā varbūt tā jārienē pa daudz ir pievērst uzmanību, bet, teiksim, dabūt, teiksim, to psiholoģiju iekšā, tas ir grūti, gribētos. Bet laika mazi palicis. Jā.
Kā no tās arhitektūras tikām pie Mākslas akadēmijas, tagad ir skaidrs, bet kā, teiksim, jūs nonācāt pie tā jocīgā cilvēka? Kāpēc nevis, teiksim, pie ainavas? Kā nonācām līdz tai pirmajai karikatūrai? Nu, tas ir aiz slinkuma. Es jau glezniecības fakultātē iestājos, jo tas jau bija tas visdiženākais, nu. Bet šitā te blakus nodarbošanās, teiksim tā, no bērna, kā es jau bijis tā, ķēmas zīmēt vai kaut kāds tāds spoks. Es vēl iesāku, teiksim tā, profesionāli darboties ar karikatūru, jo mums jau nebija arī tās, nu, asā slota bija tur agrāk, bet es biju tāds neuzņēmīgs cilvēks, vispār biju un esmu un būšu. Bet tad, kad 57. gadā dādzis sāk iznākt, tad es domāju tā, nu tak būtu tā kā jāpiesakās. Un te ir tā pirmā karikatūra. Tas Uģis Mežavilks bija toreiz, laikam viens no tiem māksliniekiem un redaktoriem, viņš bija atnācis uz televīziju, kaut kāda saruna bija, nu tad tu uzzīmē. Nu izdomā uzzīmē un atnes tā. Un tagad man bija pašam jāizspiež no galvas ārā. Un tas šitā ir paši izdomā tētiņa, formālista, nu neveiksme. Jo toreiz jau mums mākslā formālisms tika sunīts un ganīts, teiksim, un tā. Jums ir ap 3000 darbiņi. Jā. Vai kā jūs vērtējat, cik viņi ir mainījušies laika gaitā? Es domāju, ka ir mainījušies. Es jāteicu, vakar kaut kā es sāku skatīties to veco daļu, un tad es tīpreiz taisni domāju, kā ir mainījies. Bet kas? Nu, tas rokraksts, teiksim. Nu, tā varētu teikt, zinām, atraisītība, jo no sākuma bija it kā tāds drusku grotesks realisms, teiks, pamatā viss realistisks zīmējums tā tālāk. Un tad aizgāja, teiksim, tās proporcijas vien vairāk deformējās, tās galvas lielāks, rumpīši mazāk, teiksim, un viss tie žesti brīvāk. Nu, ja redz, ka tas iet tā krastā, kā saka, to pieņem, tad jau tā, nu, tā dūša rodās, teiksim. Bet, nu, tā rutīna, no tā tur ir rutīnas ļoti daudz. Kā tas ir karikatūristam ikdienā? Vai viss cilvēks, visas situācijas redz tieši tā karikatūrā? Nu, redziet, tā, iespējams, ka tā vajadzētu būt. Bet es esmu gadu desmitiem zīmējis redakcijas dotās tēmas, tā tas bija Dadzija un Lauka avīze, tas ir tā 100%. Nu, un es esmu būtībā dotas tēmas ilustrētājs. Tā kā tos sižets es pats neizdomāju. Un tas varbūt ir slikti, jo, ja tu pats izdomā, tad šie cilvēki, mani kolēģi, bijušie, un arī tagad ir jauns cilvēks, kas strādā Lauka avīzē, kas ļoti labi domā tieši tās tēmas. Bet tad jau viņš ir tā iestrādājušās smadzenes, viņam ir, ka viņš domā kompleks, viņš jau redz tieši tajā tēlā, kā viņš to uzzīmēs. Bet man tas jau ir, kas saka, šī spēja jau ir kaut kad jaunībā pazaudēt. Un, nu jā, es tā padomāju, jā, tad būtu interesanti, jā, tā ir. Bet, ja es tā sāku domāt uzreiz konkrēti, tad es bieži jūtu, ka tā tēma ir tā, kā es viņu saucu. Tad literāra tēma, viņa ir vārdos skaista, bet viņa nav realizējama zīmējumā. Nu, ir pagrūti. Cilvēki kā reaģē agrāk vai tagad varbūt no tā, ka skatās, reku viņš jau atkal domā sižetu, vai reku viņš mani kariķēs, no tā, ka kāds vairās. Tā ir tā standarta, teiksim, tāds sacījums, tāds teicieniņš, ko tie kolēģi, kas, nu, kas zina, kas es esmu te pat redakcijā, vai nu tur kāds ir ienācis iekšēs, ieeja kādā telpā, kādu meklēja, vai tu tagad uzmanies, viņš tev uzzīmēs tagad, nu tā tas ir, teiksim, nu tik daudz tie, kas zina. Nu, tas ir tā, teiksim. Nu, tas liekas tā, varbūt tā kā it kā muļķīgi. Bet no malas, ja pa mani tā saka, bet es pats rīkojos tieši tāpat, attiecībā uz citiem cilvēkiem. Teiksim, nu, daudz, tā ir cita tēma, tāda psiholoģiska. Kad es tieši tāpat daru, un es aizmirstu to, ka man tas liekas, nu ko tad atkal, nu to standartu. Viņš jūs tagad paņemt karikatūru uzzīmē. Nu, tā ir no vienas puses arī tā kā iepazīstināšana. Kas tas ienāca, tas ir tas, redziet, tas ir tas, lai jūs saprastu, kas ir viņš, teiksim, pēc tā uzvārds, ka tas, kurš zīmē, ja viņš jūs uzzīmēs. Nu,
tas ir tā. Varbūt dzīvē kāds pilnīgi pretēji speciāli cenšas ienākt tajā brīdī, lai trāpītos jums pa ceļiem. Vai... Es domāju, gan jā, nu nezinu vai, nu kuka. Šitā ir, šitāda profesija, teiksim, ir, nu šitās ir labas profesijas, jo tev jau klāt nav jāstāv, teiksim, pie savu darbu. Jo tu kaut ko uztais un tu pamūc, tu taču nestāv pie savas bildes klāt. Nu tāpat arī visi rakstītā vārdi cilvēki tāpat. Un tāpēc es domāju par šiem skatuves māksliniekiem un tāpat mūziķiem, teiksim, arī, teiksim, viņa ķermenis ir ļoti svarīgs, teiksim, rociņas vai balss un aktieriem, tas taču ir traki, tev jābūt klāt pie tā savu produktu ražošanu. Bet mēs paslēpjamies. Vai tu glezno, vai tu zīmē, vai tu raksti, un tu neesi ar to tieši saistīts. Tā ir, zinām, bezatbildība, jo būtībā jau būtu jāstāv, un vai nu tev smējās, vai saka galīgi garām, teiksim, jābūt klāt ir, un jāsaņem kritika, tas būtu taisnīgi. Vai cilvēka attieksme pret karikatūru ir adekvāti, ir tāda, kādu jūs to gribētu? Nu, redziet, karikatūra vispār, teiksim, joki, ja tie jau, kam tā nepatīk, tie patīk visiem. Tāda satīra, teiksim, tā, nu, arī visiem, ja ir iespēja, nu, teiksim, pasmieties par citiem, vai cits ir, kas saka, iznest cauri vai kā, tad jā, teiksim, tas ir vissmagākais punkts, jautājums ir, teiksim, kā tu sevi uztver, vai tu pieņem, nu, ka tavu šaržu zīmē, un cik tu esi tam gatavs. Nu, tā ir sadzīvis, ka es tā sāku strādāt televīziju, tad man tā, ja tur kāds tur tā krīt acīs, es viņu tur sāku zīmēt. Tās pasūtiņi man ļoti grūti devās rokā. Bet, nu, ja tā vēroju, tad bija tādas lietas, kad es tur zīmēju. Un es pieliku, man bija darba priekšnieks, galvenais mākslinieks, un viņš bija arī manas akadēmijas, nu, ne jau kursa biedrs, bet no akadēmijas tāds jau tāds draudziņš. Un es viņu uzzīmēju uz kartonu un vēl tur kādu dāmu un pielieku pie sienas. Un tagad atnāk viens, mums saka, kopīgs paziņu, viņš tur tā cilvēks saka, ka tas izgājis ārā, viņš saka, tu zini, tu padomā, viņš taču tomēr ir tavs priekšnieks. Un viņš ir cilvēks, viņš jau tā kā, lai būtu stilā turētos, viņš jau smējās un viss ir brīnišķīgi, bet viņš arī cilvēks, viņam varbūt arī sāpīgi, un to es diezgan tā nežēlīgi viņu uzzīmēju. Viņiem nost, es tā domāju, tā jau tas ir. Bet, kas